Klusā nedēļa noslēdzās ar 3 lielajām dienām. Tehniski mēs to saucam par Lieldienu tridījumu, kur ar Lielo ceturtdienu, jau ar pēdējām vakariņām, ko jūs redzat ļoti skaisti altāra gleznā, Jēzus atvadās no saviem mācekļiem. Tur ir gan Jūdas nodevība, tur Jēzus iedibina Euharistijas dāvanu, tur Jēzus arī nostiprina mācekļus tajā kalpošanā, ko viņi veiks kā kunga mācekļi, sekotāji. Mēs runājam arī par priesterības sakramenta iedibināšanu. Un tūlīt pēc pēdējām vakariņām Jēzus iet uz Ģecemenes dārzu, un mēs jau garā pavadām šo nakti kopā ar kungu, jo viņš tiek apcietināts, ieslodzīts, pazemots, šaustīts, un Lielajā piekdienā, sekojot Jēzum, mēs nonākam uz Kalvārijas kalnu, kur Jēzus atdod savu dzīvību. Tā ir īpaša diena, kad nenotiek dievkalpojumi. Tā ir vienīgā diena gadā, kad tieši Kristus ciešanas, viņa nāve tiek tādā veidā pagodināta, jo Jēzus ir īstenojis Tēva uzticēto misiju. Un mēs paliekam gaidās kopā ar Mariju Lielajā sestdienā, lai jau sestdienas vakarā, pēcpusdienā dažās draudzēs, pareizāk jau naktī, caur Lieldienu vigīliju iet Lieldienu noslēpumā. Lieldienu priekā, kad Kristus uzvar atmirts, kad viņš tiešām kā uzvarētājs satriecis nāvi, atvēris kapu, novēlis akmeni, noslēpumainā veidā kļūst klātesošs, un tieši Marija Magdalēna kā pirmā, kas, kā mēs lasām evaņģēlijā, viņu satiek kopā ar svētām sievietēm. Iesākās jauns Lieldienu laiks, bet šī pārēja, šīs 3 dienas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, jo tas ir kā viens vesels dievkalpojums, kurā, neaizmirsīsim, katehumeni saņem kristības sakramentu. Mēs arī svinam citus sakramentus šajās dienās, jo ir šī pārēja no nāves dzīvībā, no tumsas, no nakts gaismā, dievišķā mirdzimā un godībā. Atcerēsimies, ka Lieldienu svētki ir svētku svētki. Tā ir gaisma, kas izgaismo visu liturģisko gadu, un tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski jau ar kluso nedēļu, ar palmu svētdienu, ja pupolu svētdienu, iesākt šo ceļu pretī Lieldienu svētkiem. Un tas mums dod iespēju atkal no jauna, ja mēs varbūt pilnā mērā neesam izmantojuši gavēņa laiku, tad šajā pēdējā nedēļā iet jau sagatavošanās darbos. Un es gribēju teikt, ka, manuprāt, tas ir kā sadarināšanās laiks, lai caur Lieldienu svētkiem iet jaunā derībā, iet kunga mīlestības priekā.